Lēti štrunti no Ķīnas vairs nebūs tik lēti. Šī un cita ziņas, kuras tu iespējams šonadēļ palaid garām. Ticējums vēsta, kas Jāņu naktī guļ, tas gulēs visu vasariņu. Latvijas valsts mežu IT darbiniekiem tas noteikti nedraud, jo brīvdienās uzņēmumam uzbruka hakeri. Cik nopietni? Nav nejausmas. Atbildīgie ir atslēguši sistēmas un neko daudz nestāsta. Tikmēr datoriķi fórumos plēš matus, bet es, meklējot skaidrojumu, iegāju viņu mājaslapā, un tur krīzes komunikācijas vietā ir peoniju ziedu parāde. Ja tu nodomāji, vai tad LVM nav viena no tiem, kas taisa vēlēšanu sistēmu, tad apsveicu. Tev ir laba atmiņa. Atbildīgie gan zvēr, ka viņu daļa jau bija pabeigta un atdota, tāpēc to uzbrukums nesot skāris. Vispār pēcsvētku rītā lasīt ziņas bija ļoti atskurbinoši. 8 noslīkuši, vairāk nekā 80 pie stūres pieķerti dzērumā. Latviskā dzīves ziņa – dzer, brauc un sities nost, ja vēl neesi noslīcis. Tikmēr Saeima ir devusies vasaras brīvlaikā. Jā, arī deputātiem tāds ir. Atgriezīsies viņa augusta beigās, un paši gan vienmēr uzsver, ka turpina darbu, tiekoties ar vēlētājiem un ko tik vēl ne. Un ja valstī notiek kaut kas dikti svarīgs, viņus var izsaukt atpakaļ. Bet pirms doties prom pagājušajā ceturtdienā viņi pieņēma vairākus svarīgus lēmumus. Piemēram, beidzot publicēs uzņēmumus, kas joprojām sadarbojas ar Krieviju, un šie vairs nevarēs piedalīties publiskajos iepirkumos. Vēl aizliedza pieaugušajiem, kuri ir varas pozīcijās, veidot intīmas attiecības ar nepilngadīgajiem. Piemēram, trenerim ar audzēkni. Agrāk tas bija noziegums tikai līdz 16 gadu vecumam, tagad līdz pat 18. Bet labi, ka vismaz valdība arī vasarā turpina strādāt. Jaunais iekšlietu ministrs Dombrava, piemēram, lepojas, ka ietaupīja un komandējumā uz Helsinkiem devās ar prāmi. Es negribu nevienam dot idejas, bet ja šodien sāk, tad labā tempā līdz vēlēšanām var pa lētu aizsoļot līdz pat Romai. Bet slikta ziņas tiem, kuru hobijs ir internetā sūtīt lētu štruntus no Ķīnas. No 1. jūlija par sūtījumiem līdz 150 eiro būs jāpiemaksā 3 eiro nodeva. Turklāt par katru preču pozīciju būs jāmaksā atsevišķi. Lai vieglāk saprast, tu pasūti 2 džemperus kaķim, banānu griezēju un švammi. Te sanāks piemaksāt 9 eiro. 3 par švammi, 3 par banānu griezēju un 3 par abiem džemperiem murim, jo tie ir vienā pozīcijā. Bet pirms sākt lamāt Kariņu, Rinkēviču un arhibīskapu, šo neizdomāja te. Tā ir jaunā Eiropas Savienības regula. Bet ja tomēr dikti vajag to klikšķināšanas un izvēlēšanās sajūtu, es iesaku atvērt CVK mājaslapu. Tur ir sākusies partijas sarakstu iesniegšana Saeimas vēlēšanām un var izklikšķināties uz nebēdu. Noskaidrot, cik kandidātiem ir neiesākta augstākā izglītība, kur viņi strādā un kā vienā mājienā salabos valsti. Princips ir ļoti līdzīgs. Paklikšķini, palasi, izvēlēs. Tikai jāatceras, ka uz deputātiem atgriešanas politika nestrādā. Būs jāsadzīvo 4 gadus. Nedēļas nogalē sola pamatīgu karstumu. Dzeram ūdeni, meklējam ēnu un piezvanām saviem vecīšiem, lai pārliecinātos, ka viņiem viss ir kārtībā. Viss, tiekamies nākamnedēļ.